Viens no spilgtākajiem notikumiem, ko nu pat piedzīvoju Austrijā, ir tikšanās ar latviešu mākslinieku Viktoru Sviķi. Par to pārliecinājos, kad, atgriežoties Latvijā, dodoties mājās, manās domās dominēja citāti, ko teica tieši viņš. Sūtu sveicienus no Austrijas, esot šeit, Latvijā. 2025. gada 24. janvāris. Skat, kā izskatās mākslas darbu klāsts. Viesojos Viktora Sviķa galerijā un iepazīstos ar viņa mākslas darbiem. Jau vairāk kā 20 gadus dzīvojot Vīnē, mākslinieks izkopis savu miera ostu, piepildījumu brīvās izpausmes telpu un lovojumu vienā no skaistākajām mākslas pilsētām. Tas, par ko tu dažreiz sēdi un domā kaut kādas lietas, un kas tev ienāk prātā, un tad piepeši ir tā bilde tev galvā, un tu gribi gleznot. Un tad tu mēģini viņu pēc iespējas tuvāk tam, ko tu esi iedomājies. Bieži vien ir tā, kad tu tad redzi, vai tā ideja, kas tev bija galvā, vai viņa strādā vai nestrādā. Jo dažreiz ir tā, ka arī tu kaut ko uzglezno, tad ir tā, ka jā, bet tā kā es to biju iedomājies, tas īsti nefunkcionē. Kaut kas nav un tā. Bet man tā gadās reti. Iedomājies, tev ir sapnis. Jeb citiem vārdiem sakot, tu zini, kas tevi piepilda. Kas jūsuprāt māksliniekam un viņa darbiem piešķir pievienotā vērtību? Vai tas tomēr ir tā kā tavs ļoti kaut kas personisks, ko tu negribi, lai cilvēks... Varbūt tu gribi, lai cilvēks katrs redz to savu kaut kādu? Katrs redz savu. Jā, bet tev nav tā, ka tu gribi kaut kādu īpašu nodomu ar to gleznu. To es iemācījos no pieredzes. Tas ir arī interesanti, kad arī pat bieži vien tie darbi, kuri man pašam ir tā, ka jā, tas nebija negluži tas, kā es gribēju, lai tas izskatās. Tāpēc es vairs nepārgleznoju. Agrāk es pārgleznoju visus darbus. Izrādās ir tā, kad ir cilvēki, kuriem tieši tas liekas, tas ir tas ģeniālākais. Vēršoties pie gleznām, es saskatu simbolus, kas it kā vēlas man nodot kādus vēstījumus, bet intereses dēļ es jautāju pašam māksliniekam, kā viņš izskaidrotu savu nodomu, un vai viņš vispār vēlas ar to dalīties. Sajūtas par kaut ko. Šī ir sajūta? Jā. Vairākas sajūtas. Tā ir sajūta vairāk. Tā ir sajūta par to, ka tu no rīta piecelies. Teiksim tā, tur ir viss kopā, tur ir nedaudz vientulība. Šis grūtums un dažreiz sev pārvarēt un tev liekas, ka tu esi maziņš un nekas nenotiekās. Ir arī katrs cilvēks ir savādāks arī tajā uztverē, par piemēram, ir vieni, kuri grib, lai es viņiem kaut ko stāstu par saviem darbiem. Citi savukārt, es komunicēju attēlu veidā, jo attēls un valoda ir divas dažādas lietas. Tur bija tā valoda teorijā, kad vizuālā māksla ir būtībā valoda un simboli, bet patiesībā tas tā tomēr nav, jo attēlu cilvēku smadzenes uztver un apstrādā savādāk nekā tekstu. Jo teksts tas ir tā, ka viņš ir laikā, tev jālasa viņš, un tev seko viens vārds otram, viens teikums otram, un tur rodas tā doma. Pārsvarā viss bildes, viņas iedarbojas momentā. Mums liekas, ka mēs esam baigie darītāji un ka mēs baigi savu dzīvi varam virzīt tajā virzienā, kur mēs gribam. Bet man bieži vien ir tāda sajūta, ka tā trauma ir tik spēcīga, ka tu tur vari nedaudz tikai varbūt virzienu nedaudz pamainīt. Pārējais tev aiznes kaut kur tev aiznes vienkārši. Neviļu satopies. Tā ir traume, kas ievelk un liek tev padoties? Izklausās netaisnīgi. 20 gadiem Vīnē, tad ir viss bijis daudz savādāk nekā tu to biji iedomājies. Kad jauns tu esi, kad tu beidz akadēmiju, tad tev liekas, ka tu esi ģeniālākais mākslinieks pasaulē, un kad tik būs tagad, un tas būs tik vienkārši. Un tad viss notiek pavisam savādāk, nekā tu biji plānojis. Un tad kaut ko tu sasniedz, bet tas ir pilnīgi savādāk. It kā tas ir tas, ko tu gribēji, bet tomēr tas ir pilnīgi savādāk nekā ideālais variants bija.
Un pa ceļam tu esi daudz ko salauzis, daudz ko pazaudējis, ar tevi notikušās daudzas, varbūt netik labas lietas. Jā, mēs jau daudz ko varam izplānot. Un tad tev pa starpām ar tevi notiek tādas lietas, kuras ne tu esi ieplānojis, ne tu esi gribējis, lai viņas tev notiekās, bet dažreiz, ja viņas tev nenosit, tad tu izmainies kā cilvēks, un pēc tam saki, jā, bet tas nebija slikti, kad ar manim kaut kas tāds notikās. Bet tajā brīdī tu negribi, lai tā būtu. Halo? Jā, gerne. Jā, tā man notiekās. Cilvēki, kuriem patīk tavu darbu, viņi ir aptuveni kaut kur, nedaudz, protams, katrs no mums ir savādāks, bet viņi kaut kur, tajā domās un dzīves uztverē ir aptuveni tādi paši kā tu.